principā, ja skatītos no biznesa viedokļa, tad tas atpelnīšanās periods, diemžēl, ļoti ilgs. Tas nemirkli nedrīkst būt kaut kādā ietekmē uz dabas daudzveidību. Arvien vairāk un biežāk mēs tādas vētras piedzīvosim. Šobrīd neviens politspēks nepiedāvā daudz maz iedzīgu enerģētikas plānu. Mēs visi runājam par ilgtspēju, bet vai tas praksē pie ilgtspējīgākas ekosistēmas ir novedis? Es teikšu, ka nē. Vai varbūt sabiedrība vienkārši ir noguris no biedējošām prognozēm? Mans galvenais dzinulis skatoties uz to, cik skaisti ir Latvija un cik nolaists ir daudz citas valsts, kur ir pārapdzīvotība. Mans galvenais dzinulis saistīts ar domu par to, kādu pasauli es ar saviem lēmumiem atstāšu saviem bērniem. Vai šodien dzīvoju uz viņu resursu rēķinu bērni, mazbērni vai nedzīvoju? Nu, mums laikam vajadzētu iepazīties. Labdien! Mani sauc Māris. Esmu 4 bērnu tēvs, uzņēmējs. Darbojos atkrituma apsaimniekošanas sfērā un ikdienā praktizēju ilgspējīgu dzīvesveidu. Vismaz ļoti cenšos to darīt, neaizliedzot šad un tad dažas atkāpes. Turpmākajās 5 sērijās jūs satiksiet daudz interesants cilvēkus un praksē ieraudzīsiet, cik patiesībā daudz tiek darīts, lai mūsu valsts būtu ilgspējīga un labklājīga. Patīkam skatīšanos. Un vismaz personīgā līmenī es daru visu, lai tērēt pēc iespējas mazāk šo te resursu, lai nebūtu tā, ka tu, nopēc tekstilu kaut kādas mantas, pēc tam viņas met ārā, tur iztērē vairāk resursu nekā nepieciešams. Tās tādas mikro lietas, pie kurām piedomājot, mēs varam diezgan daudz ko mainīt arī makro līmenī. Mums nav tā, ka baigi cilvēks skriet uz biroju reizēm, ir īpaši silti. Bet zin kā, mēs arī neuzstājam uz to. Man liekas, ka tas ir tāds mūsdienu jaunās pasaules kompromiss, ka tu strādā tik ilgi, kamēr darbs ir izdarīts. Ja tu vari izdarīt ātrāk un vairāk, malec. No rītiem dodoties uz darbu, es mēdzu iebraukt degvielas stacijās pēc kafijas. Savulaik, ceļot pa pasauli, pamanīju, ka šāda tradīcija ir cilvēkiem Amerikā, ejot uz darbu no rīta paņemt glāzes smaržojušas kafijas. Šodien pie stacijas pamanīja mūsu uzņēmuma atkritumu vedēju, kas darbojas uz saspiestu dabasgāzi. Lai arī investīcijas šajās jaunajās mašīnās bija lielas, jāsaka, ka tā bija ļoti tālredzīga doma. Šobrīd ar vienu šādu jaunu mašīnu mēs ietaupām daudzus tūkstošus kilogramu smago izmešu daļiņu. Un tas ir ļoti labs rādītājs. Jānis Vība, viršu vadītājs. Jāni pazīst jau te 20 gadus. Esam mācījušies vienā augstskolā. Tā kā ārā ir augsts, man ir grūti tur tā stāvēt un smaidīt. Ceru, ka viņš man aicinās iekšā. Klausies, varbūt ienāc iekšā, nedaudz varam parunāties. Kamēr mašīna lādējās. Jā, aiziet. Cipari jau diezgan skarbi patiesībā, jo 30% no kaitīgiem izmešiem Eiropas Savienībā ģenerē transporta segments, vai ne? Bet, ko mēs darām? Skaidrs, ka ir patēriņš piedāvājums. Mēs piedāvājumu pusē cenšamies dažādot to piedāvājumu, cenšamies radīt mūsu klientiem iespēju arī ar alternatīvām degvielas veidiem. Primāri es runāju, protams, par elektrību vieglajiem automašīnām un savukārt ir tāds produkts kā saspiestā dabasgāze, ko mēs redzam, ka ļoti aktīvi izmanto jau biznesa segments, kā reiz tiek pildīta šīs te produkts. Un labā ziņa ir, ka saspiestā dabasgāze tas ir tāds pārējais posms uz biometānu, kas ir zaļā dabasgāze. Un šī zaļā dabasgāze tā jau ir principā klimata neitrāla. Ja? Tā kā mēs to atbildību saprotam, apzināmies un darām visu, lai radītu klientiem arī tādas izvēles iespējas ar citiem degvielas veidiem. Un kā tavuprāt, skatoties, klientu šo enerģētikas dažādu produktu patēriņu, ja jūs esat arī dabasgāzi mājās piegādājat, elektrību piegādājat, ir kaut kādas pārmaiņas manāmas, ka cilvēki sāk dzīvot ilgspējīgāk, izvēlās, elektrību vai dīzeļu vietā, vai, saspiest to dabasgāzi vai LPG, kaut ko tam līdzīgi?
Es teiktu, tā tendence, protams, notiek. Tajā pašā laikā, droši vien, ka gribētos, lai tas būtu vēl ambiciozāk. Vieglā segmentā joprojām mēs redzam, ka elektroautomašīnas sastāda 1% no kopējā transporta segmenta automašīnu skaita, ja, kas principā ir ļoti, ļoti maz vai ne pašlaik. Taču tā tendence notiek uz, kā saka, pozitīvā pusi, savukārt tajā biznesa segmentā, saspiestās dabasgāzes pusē, kur šie kaitīgie izmeši ir mazāk, kur arī produkts ir salīdzinoši lētāks. Tur gan mēs redzam diezgan labu dinamiku. Mēs redzam, ka loģistikas uzņēmumi, atkrituma pārstrādes uzņēmumi darbojās, arī autobusu parki. Tā kā, es teiktu, tā tendence pozitīva, bet vienkārši jādarbojas. Un droši vien, ka nākamais jautājums atkal ir šis te politiskais un valsts jautājums, jo, gribētos jau kaut kādu vēl papildus atbalstu no valsts puses, lai stimulētu šo alternatīvo degvielas veidu attīstību nākotnē. Ka 2 gadus atpakaļ mēs gājām elektrouzlādes segmentā. Mēs apzinājāmies, ka tas tāds ilgtermiņa projekts, un tā biznesa atdeve nebūs uzreiz. Skaidrs. Tas, kas ir interesanti, ka redzam, ka tās transakcijas, jeb apjoms, ko klienti uzlādē, ir augstāks nekā mēs plānojam biznesa plānā. Un, es teiktu, ir zināms mīts tas, ka tas ir ļoti ilgs process un ar maz pieejamu uzlādes punktiem, jo uzlādes punkti mums jau ir, man liekas, virs 600 kopumā Latvijā. Mums pašiem ir 18 jaudīgās uzlādes ar 160 kW jaudu. Ja. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu 10 minūtēs var uzlādēt 150 km. Ja. Tas nav maz, vai ne? Ja tu pavadi, piemēram, 20 minūtes, tev ir 300 km, vai ne? Manuprāt, tas ir diezgan vērtīgi. Tik daudz, cik mēs te parunāsimies tevi, tik arī tā, ka jau 200 km droši vien būs jau vai 300 uzlādēt, vai ne? 1,4 miljārdu automašīnu pasaulē emitē 15% no visiem CO2 izmešiem, kamēr avio industrija pievieno vēl 2,5%. Arī pietiekami daudz. Par to, kā avio industrija skatās uz šo jautājumu, mēs vēl parunāsim. Taču vispirms man interesē lidosta. Dzirdēju, ka Rīgai ir lieli attīstības plāni ar lidostu. Taču kā tas iet kopā ar ilgtspēju un zaļo domāšanu, apvaicājos lidostas valsts priekšsēdētāji Lailai Odiņai. Ir neskaitāmas iniciatīvas izveidotas, kā šos CO2 izmešus varētu samazināt. Un lidosta Rīga arī ir starp visām Eiropas lidostām daudzajām, kas ir pievienojusies arī Net Zero 2050 iniciatīvai, un visi lidos ļoti aktīvi cenšas šo 50 samazināt uz vismaz 20-35, un ir dažas arī lidos, kas jau šobrīd ir deklarējušās, kā ir Net Zero sasniegušas, un mēs arī esam savu ilgspējas stratēģiju jau 2. reizi pārskatījuši un arī samazinājuši savu mērķi līdz 2035. Kļūt par klimatu neitrālu. Ja. Viss, kas saistās ar klimatu izmaiņām, viss, kas saistās ar alternatīvām degvielām un viss, kas saistās ar to, kā varētu samazināt CO2 emisijas, tas ir galvenā dienas kārtība īstenībā aviācijā un it īpaši lidostās. Jo lidostas atšķirībā no aviokompānijām var daudz vairāk izdarīt. Ja? Jo, kā jau teicu, tas mūsu procents, ko mēs varam ietekmēt, diemžēl vai par laimi ir tik maz no kopīgā apjoma, ka mēs varam veltīt gan līdzekļus, ieplānot tos un arī sasniegt kaut kādus mērķus, kur pēc tīm aviokompānijām ir lielāki izaicinājumi. Tā ir degviela, ja, kas īstenībā ir jāmaina dzinēji, jāmaina degvielas veids, tā degviela vēl ir jāsaražo, un kad vēl būs visi šie nākotnes lidaparāti, ja, tā vēl ir tālu diezgan nākotne. Nākamais solis vai darbi, pie kā strādā lielie lidmašīnu ražotāji Boeing un Airbus, ir tieši ar ūdeņrada darbināmās lidmašīnas. Tur jau arī pirmie modeļi būs gatavi uz 2035. gadu, tā vismaz Airbus sola šobrīd. Un tur jau varētu būt jau lielāks cilvēku skaits, kas vienā lidmašīnā varēs šos lidojumus veikt, bet tas arī tādā tālākā nākotnē. Ja mēs runājam par vertikālās pacelšanās un nosēšanās lidaparātiem, tā kā droni, piemēram, tad tādu arī jau šobrīd ir ļoti daudz, un ja aizbrauc uz šīm starptautiskajām izstādēm vai aviācijas šoviem, tad ļoti plašā klāstā ir jau pieejami dažādi modeļi šobrīd. Tas viss tiek izmēģināts, eksperimentēts, un arī Latvijā visticamāk
ienāks pavisam drīz. Un, cik es noprotu, pirmie jau varētu būt kaut kādi droni, kas veic tādus nelielus kravu pārvadājumus pa gaisu. Nu, teiksim, pastā varbūt tāds varētu parādīties un visos citos pakalpojumos, kur kaut ko kur vajag kaut kāds neliels paciņas pārsūtīt no vienas vietas uz otru. Un, ko tas prasa? Protams, mums jāskatās uz mūsu likumdošanu, jo šobrīd nav nekas tāds paredzēts vēl, ka varētu šo gaisa satiksmi pilsētā kāds regulēt un kontrolēt. Tur ir jāstrādā kopā ar Latvijas gaisa satiksmi, ar civilās aviācijas aģentūru, pie tādiem normatīviem, kas tad ļautu regulēt, kā mēs visi varam kopā sadzīvot šajā ierobežotajā gaisa telpā, teiksim tā, bet pie tā arī strādā šobrīd speciālisti un skatās, ko varētu veidot un kāds varētu izskatīties tuvākā nākotnē. Jo, piemēram, mēs šobrīd iegādājamies, tā var teikt, jo konkurss jau noslēdzies, 3 dronus, kurus mēs vēlamies izmantot savā pamatdarbībā. Ar vienu mēs varētu kontrolēt aviācijas drošības procesus. Šobrīd mums patrulēšanā piedalās cilvēki, mašīnas. Nākotnē tie varētu būt daļēji aizstāti ar droniem, jo drona precizitāte ir ļoti milzīga, un mēs redzam, ka to mēs varam izmantot noteikti publiskajā daļā un inženiertehniskajā zonā. No lidlauks tad būs jau nākamais solis, kur arī varētu gan skrejceļu kontroli veikt ar dronu palīdzību, gan arī perimetra kontroli un peronu stāvokli. Visu to var darīt ar droniem, un daudzas lidostas jau šo ir ieviesušas. Tas atslogo cilvēkus no tāds nemitīgas braukāšanas apkārt lidlaukam. Tas, protams, ekonomē atkal degvielu, jo transports nav jāizmanto tik ļoti daudz. Un, mēs arī skatāmies atkal jau, ko dara citas lidostas, un arī mēģinām darīt līdzīgi. Runājot par avio industriju, mēs skatāmies, tādā mobilitātes kontekstā ar vien biežāk tur skūteri, šārētās mašīnas, un tagad arī attīstās visādi tur kvadrakopteri, kas var pārvadāt pasažierus. Tā attīstība pārceļās arī uz avio. Kā tu redzi nākotnē, kaut kādi mazizmēra gaisa kuģi, kā viņi varētu ietekmēt avio industriju? Tas ir kaut kas reāls vai tas vēl ir kaut kas ļoti tāls? Mūsu kolēģis arī ļoti iedvesmo, un viņi arī ļoti intensīvi seko līdzi visām inovācijām, kas aviācijas industrijā notiek. Tas mērogs, kādā mēs lidojam šobrīd, ir tomēr 2 stundu, 4 stundu, 6 stundu lidojumi. Un tas apjoms, cik daudz pasažierus mums ir jāpārvedā, tie ir pagājušajā gadā bija 4,5 miljoni cilvēku, šogad būs vairāk. Tad šim mērogam mēs tirgū vēl neredzam, ka kāda cita niša varētu viņu aizstāt, ka kāda cita niša varētu aizstāt klasisko lidaparātu, lidmašīnu. Kas ir tāda interesantākā ilgtspējas inovācija, ar ko tu pat esi saskārusies šobrīd? Ilgtspējīgā privāti vai ilgtspējīgā no ilgtspējas viedokļa? Gan no komerces perspektīvas, tieši avio nozarē, varbūt arī no tavas kaut kādas privātās pieredzes, kas tev liekas tāds interesants, ko ir izdevies, redzēt, adaptēt, ieviest. Jā, no tādas ilgtspējas un no inovācijām es esmu vairāk tas konservatīvais tips, tāpēc es skatos, kas ir tās inovācijas, kuras izdarīs darbiņu priekš ilgtspējas un dekarbonizācijas vajadzībām. Man ļoti gribās turēt tīkšķus, man ļoti aizrauja tas, no cik dažādiem veidiem, sākot no atkritumu pārstrādes, beidzot ar nepārtikas izejvielām, var saražot ķīmiski degvielu. Tā mana interese un lielā inovācija un aizrautība ir kurš to izdarīs lētāk, lai mēs varam lidot arī ilgtspējīgi un atļauties to tā, kā tas mūs vispār neietekmētu. Un savukārt otra inovācija ilgtspējā man interesē tā saucamais, angliski viņu sauc carbon capture technologies. Tas nozīmē, kā mēs varam CO2 emisijas sablīvēt, sašķidrināt vai savākt un noglabāt atpakaļ. Nevis viņus turpināt ar naftu, vilkt ārā un mest gaisā. Protams, jautājums ir, cik tas izmaksās, cik daudz vajadzēs zaļo enerģiju, lai to izdarītu. Tas, man liekas, ir kaut kāds tāds. Jā, bet arī šīs tehnoloģijas strauji attīstās. Jā. Kaut vai tās pašas saules baterijas. Es domāju, ka saules bateriju investīcijas par šiem gadiem ir no ļoti lielām izmaksām samazinājušās līdz praktiski neko nemaksājot. Jā, aviācijā mums ir aviācijas degvielas ražošanā ir tāds jēdziens kā
zaļais ūdeņradis. Tas nozīmē, ka mēs ūdeņradi iegūstam izmantojot vēja, saules vai citus atjaunojamus resursus. Un tad šo ūdeņradi savukārt ir jau godīgi zaļi izmantot tālāk vai elektroenerģijas vai sāfa ražošanā. Skatoties globāli, mēs redzam tendenci, ka lielo enerģētikas uzņēmumu vadītāji piedalās visās ilgspējas konferencēs. Kā jūs to skatāties? Kāds jūs kaut kāds tāds redzējums arī aktīvi piedalāties, nepiedalāties, kaut kāds secinājumi par šo? Jā, ilgspēja noteikti mums uzņēmumā, man liekas, ir tāda asinsritē, un mēs kaut kā, man liekas, ejam to ceļu. Vairāk darbu, varbūt mazāk tādu skaļu paziņojumu, jo, kā daudz uzņēmumu paziņo par klimata neutralitāti 30. gadā un tā, bet, tas ir tāds ļoti grūti kvantificējums šobrīd, mērķis. Bet mēs vienkārši darbojamies, mums ir iekšēnē ilgspējas grupa. Kāpēc, ar citu mums vispār svarīgi uzņēmumu ilgspējas jautājumi? Es teiktu divi iemesli. Viens ir, mēs esam vietējā kapitāla uzņēmums, tas nozīmē, ka mēs esam tieši atbildīgi par šo klimata ietekmi Latvijā. Otrs, mēs esam biržā kotēts uzņēmums, un, tur ir tā interesantā lieta, ka visi investori, finanšu partneri, viņiem jau patiesībā ir ļoti svarīgi, lai tie uzņēmumi parāda tendenci, ka viņi savu biznesa modeli ilgtermiņā sāk zaļināt. Jeb tā EBITDA saucamā naudas plūsma, kas nāk no zaļiem segmentiem, palielinās. Un mēs to tendenci, protams, rādām. Mēs rādām, ka tā atkarība no fosiliem degvielas segmentiem mums mazinās. Tāpēc tie divi rādītāji, kas mums ir īpaši tādu nozīmību šiem ilgspējas jautājumiem piešķirt. Bet, protams, sakojam līdz visām niansēm, kas notiek pasaulē, bet es saku vairāk varbūt darām nekā runājam. Pirmie, kas uzlikām saules paneļus, pirmie attīstījām saspiesto dabasgāzi, tirgojam tagad pašlaik tikai zaļo elektroenerģiju. Ir tādas lietas, kas mūsuprāt, protams, tas ir mazs elements, bet kopumā tas veido kaut ko. Kas ir tas, ko tu visvairāk lepojies viršos no tādas ilgspējas perspektīvas, ko jūs esat izdarījuši, sasnieguši? Es pēc sarežģītības teiktu, atgriežamies varbūt pie saspiestās dabasgāzes, jo produkts, tad, kad mēs viņu sākām attīstīt, tas bija tā kā visto nola, pieprasījums bija nekāds, jo vienkārši nebija nevis uzlādes, bet uzpildes vietas šim produktam Latvijā. Bet mēs investējām pietiekami apjomīgus ciparus, lai šo tirgu uzbūvētu principā no nulles. Ja redzējām, ka Eiropā tajā brīdī tas segments bija attīstījies. Un tiešām liels prieks, ka ir pagājuši pāris gadi un klienti to ļoti novērtē. Un tad, beidzot pēcpusdienā, kad visi darbi ir apdarīti, es mēdzu iegriezties veikalā, lai nopirktu kaut ko uz galda liekam vai ieliktu to leduskapī. Tā kā mums ir diezgan liela ģimene, tad nereti iepirkuma gross ir pietiekami liels un dārgs. Es esmu no tiem tipiem, kas katru preci pārcelā mēģina saprast, cik tālu ceļu tā ir mērojusi līdz šim plauktam. Atceros, ka pie sevis uz dienu pēc ilgspējas podkāsta savulaik aicināja Rimiju pārstāvi Zandu Šadri. Tā kā šodien man jau ir daudz konkrētāk jautājumu, atļāvos Zandu atkal aicināt uz tikšanos. Tas, ko mēs esam izdarījuši, ir faktiski mazinājuši lieku elektroenerģijas patēriņu, pārgājuši uz ilgtspējīgām iepakojumu kastēm svaigai pārtikai. Mēs esam mazinājuši pārtikas atlikumus, atkritumus līdz absolūtam minimumam mūsu pašu darbībā. Un tagad mēs esam faktiski gatavi iet nākamo soli, lai mazinātu tās augtās trešā tvēruma emisijas. Droši vien zini, kas tas ir, kas ir mazliet sarežģītāk, apjomīgāk. Un skatāmies uz to, kā mēs mūsu piegādes ķēdē, gan attiecībā uz piegādātājiem, gan arī jau pircēju virtuvēs varam veicināt ilgspējīgākas izvēles. Labi. Kas ir tas, ko no šī redz cilvēki, kā izpaužās, elektroenerģijas patēriņa samazinājums no patērētāja perspektīvas? Ko es kā patērētājs šeit redzu, kas ir mainījies? Man šķiet, visi atcerās, ka pirms pusotra gada, kad debesīs uzkāpa elektroenerģijas cenas, Rimī veikali bija mazliet tumšāki, jo tas bija tāds gluži praktisks pamatojums, kā mēs varējām pārbaudīt, vai mēs varam dzīvot īstenībā efektīvāk ar mazāku elektroenerģijas patēriņu. Un rekur, piemēram, šeit mēs varam redzēt arī, ka mēs cenšamies turēt vitrīnas, kur ir dzesēšanas režīms, maksimāli aizvērtas. Aicinām arī mūsu pircējus viņus aizvērt. Mums ir jāsadarbojas, lai tas labi strādātu. Tā ir labs uzrakstīts. Jā, ir arī uzrakstīts. Tiem, kas nesaprot, ja? Jā,
protams. Mēs arī izglītojam mūsu darbiniekus, un mūsu darbiniekiem ļoti patīk dažādi padomi, ieteikumi, kā pēc iespējas efektīvāk izmantot dzesēšanas iekārtas, arī sildīšanas iekārtas, visur izslēgt gaismas, kur vien iespējams, un darbinieki diezgan aizrautīgi seko dažādiem ieteikumiem. Kad jūs izvēlaties produktus, jūs pievēršat uzmanību, teiksim, cik šis produkts ir ilgspējīgs, piemēram, vai, nezinu, visti ir braukusi no kaut kāda liela attāluma, vai tā ir vietējā? Tas, ko tu tagad mini, Māri, ir šīs trešā tvēruma emisijas, kurām mēs tagad ķeramies klāt. Jā, pavisam drīz, jau šīs vasaras beigās, mūsu e-veikalā tu varēsi redzēt CO2, jeb ogļulekļa pēdu vistai no ķekavas un vistai no citurienes, vai arī tomātam no Spānijas, tomātam no Getliņiem. Mēs tam ķeramies klāt, un īstenībā būsim pirmie Baltijā, kam būs šādi dati, ko pircējs varēs salīdzināt un pastīties uz produktiem no cita skatu punkta. Jā, ļoti interesanti, vai tas mainīs patēriņa paradums vai nē. Jo man vienmēr liekas interesants augļu plaukts, ja mēs pienākam pie augļiem, pastamies, Getliņa tomāti jums šodien ir? Es domāju, ka jā, tie dzeltenē. Jā. Labi, šeit viņi maksā normāli, bet ir veikali, kuros viņi maksā, man liekas, 4 reizes dārgāk par tomātiem no Spānijas. Man vienmēr liekas, kā tas var būt tā, ka atrast tomāti no Spānijas ir tik daudz lētāk nekā viņi saražot uz vietas. Zini, kā vietējo ražotāju atbalsts iekļaušanas sortimentā mums ir ļoti svarīgi, jo īstenībā, kā mēs to saucam, lokalitāte ir daļa no ilgtspējas stratēģijas Rimī. Piemēram, šobrīd īstenojam pāreju uz tikai tā saukto laimīgo olu sortimentu. Tātad mēs sadarbībā ar Baltikova un citiem ražotājiem jau tuvākajā laikā pāriesim uz pilnībā ārpus sprostiem dēto vistu patēriņu. Un šeit mums ir svarīgi to darīt kopā ar vietējiem ražotājiem, lai būtu pieejams kvalitatīvs produkts, kā arī cena būtu tāda, ko patērētājs var atļauties un kas ir pieejami. Bet vietējie ražotāji spēj nodrošināt mūsu vajadzības ar šādu tipu olām? Spēs. Jā, spēs. Jā. Tas varbūt ir tāds pakāpeniskāks process, bet te ir galvenais mērķis un investīciju plāns, un tas ir. Tavuprāt, kurš Rimī ir visneilgtspējīgākais produkts? Visneilgtspējīgākais produkts? Tava personīgā. Es domāju, visneilgtspējīgākais produkts ir tas, kuru mēs nododam, kurš nav spējis iziet visus tos sietus, visus tos filtrus, piemēram, oranžās nocenoto zīmju produktu uzlīmes, ko mēs neesam varējuši ziedot un kas ir bijis jāpārvirz uz biogāzes ražošaniem. Ko jūs darat tiem produktiem, kam beidzies termiņš? Jūs viņus metat ārā, pārstrādājat, ziedot? Tur ir būtiski nianses, jo mēs to pēdējo dienu, kad termiņš vēl ir spēkā, izmantojam maksimāli. Mēs uzliekam algoritmu izrēķināto atlaides oranžo uzlīmi, un tagad, kad mums ir dzīves dārdzības krīze, savā ziņā turpinās, mēs redzam, ka pircējiem ļoti patīk šie pēdējās dienas produkti ar oranžo uzlīmīti. Varbūt esi ievērojis, ja nē, tad paskaties. Mēs redzam, ka mēs izpārdodam 70% no nocenotajām precēm, tātad tās dienas termiņu. 70%. Tas ir ļoti daudz. Gan patērētājs, kurš ir cenas sensitīvs, var nopirkt, gan jūs Mēs pat redzam datos, ka ir pircēji, kas nāk uz Rimī tieši pēc šiem produktiem. Tātad nezinu, ko gribu gatavot, skatos tajā nocenoto produktu plauktiņā, šašlik. Viņi ir kaut kādā īpašā plauktiņā, ja jums ir vienkārši pa zonām tā kā izprēc? Pie kases zonām un pilnīgi katrā veikalā arī mazākajos formātos ir šis tāds leduskapis, kur ir nocenotie produkti. Principā cilvēki ir ilgspējīgi domājuši, ka viņi var atrast savu plauktiņu, kur katru dienu iegriezt. Jā, un tā ir laba, svaiga pārtika. Tas, ko tu minēji, ko mēs darām ar to pārtiku, kas tomēr paliek pāri, ko mēs nevaram iztirgot, mēs varam tās dienas vakarā ziedot. Tad mums ir sadarbība ar Latvijas pārtikas banku, pēdušai Latvijai, kuri brauc ar savu transportu visu Latviju pakaļ šiem produktiem. Kaut ko mēs varam saldēt, piemēram, svaigu gaļu var saldēt mūsu saldētavās, arī to mēs varam tālāk atdot pārtikas bankai. Un tad ir tas super mazais apjoms, tie 20–15% no kopējā 1,38% no apgrozījuma pārtikas apjoma kilogramos, ko mēs nododam biogāzē.
tajā brīdī, kad mēs būsim izbūvējuši pietiekami daudz saules un vēja parkus, elektrības cenas nokritīsies un vienkārši tīri no finansiāla ieguvuma daudz cilvēki vienkārši pārslēgsies uz elektromašīnām. Līdz 35. gadam pāriet uz pilnībā elektrificētu autoparku. Tas ļoti ambiciozs mērķis, lai neteiktu vairāk. Lielākais patēriņš nav tai centrifūgā vai skaļajos procesos, kad noteikti tāpat mazgāšana, bet sākumā tieši ūdens uzsildīšanai.